Tad, kad mēs skatāmies uz Porsche apvidus automašīnām, tādām kā Cayenne vai Macan, mums ir grūti iztēloties, kā tie automobīļi izskatās reālā bezceļā, jo mēs taču nekad tur tos neesam redzējuši. Un tieši šī iemesla dēļ šodien mēs brauksim tikai pa bezceļu. Sporta kompleksā 333 šādu iespēju ir pārpārēm, pat nepametot teritoriju. Taču Porsche Offroad Experience maršruts sākumā ved cauri mežam uz vietējo smilšu vannu, kur daudzu simtu zirgspēku jauda var netraucēti sadoties rokās ar viedu pilnpiedziņas sistēmu. Nevienam no testa automobīļiem šeit nav speciālu bezceļa riepu, taču par iestikšanu nerodas ne mazākā doma. Galvenais – pedāli grīdā un saspiest pareizās pogas. Gadu gaitā mēs esam pieradināti pie domas, ka Cayenne pilnpiedziņa ir vajadzīga tikai tāpēc, lai paplašinātu šīs automašīnas jau tā grandiozās dinamiskās iespējas. Un patiesībā tā jau arī ir. Un tomēr kaut kur automobīļa elektronikas dzīlēs ir visādi vērķi, kas palīdz braukt ļoti nopietnā bezceļā. Tepat jau tas viss ir. Mēs nospiežam uz mašīnīti, pirmkārt, nospiežam offroad, tādu režīmu, ko mēs aiztiekam ikdienā ļoti, ļoti reti, un tad mums vēl ir vairākas seguma versijas. Tātad grants, dubļi, smiltis un akmeņi. Un, lai gan šķiet, ka tas ir vienkārši tā dekorācijai, ka tur riteņi vairāk slīd vai mazāk slīd, patiesībā tā nav. Bet man šķiet, ka Valters Zviedrs zina labāk, kuri diferenciāļi kurā brīdī ir vaļā vai ciet, tad, kad mēs nospiežam akmeņus vai smiltis. Ja mēs braucam pa smiltīm, ir svarīgi, lai centrālais diferenciāls ir sabloķēts, jo mums ir jāgriežās abām asīm tāpatās, bet katrai pa sevi. Bet, kad mēs braucam pa akmeņiem, ir svarīgi sabloķēt gan centrālo, gan arī aizmugurējo diferenciālu, un tādā veidā briežās visi 4 riteņi visu laiku uz priekšu. Jo braucot pa akmeņiem ir iespēja, ka mēs esam pacēlušies tikai uz 2 riteņiem, bet tāpatās to kustību mēs gribam saglabāt uz priekšu. Kā Porsche Cayenne izķepurojas no situācijas, kad pie zemes pieskaras tikai 2 riteņi, pārbaudījām īpašā poligonā. Ja nu šādas šūpoles vēl nešķiet, kas pārlieku dramatisks, kā jums 3 metrus augsts tērauda tilts vai sāngāze tādā slīpumā, ka šķiet blakus sēdētājs tūlīt izkritīs pa logu un mēs kopā ar Cayenne uzvelsimies viņam virsū. Man personīgi tas ļoti pārsteidza, jo kādam bija to trasi arī jāizbrauc sākumā, un es arī nekad nesaistīju Porsche ar off-road mašīnu. Bet tagad, pēc tā, kad tu izbrauc par tām smiltīm, visas tās tehnoloģijas, kas ļauj tev braukt vienmērīgi lejā no kalna, kad tas ABS strādā tieši tā, lai tā mašīna visu laiku būtu kontrolē, traction strādā atbilstoši, lai tu justies droši tajā mašīnā, tad es saprotu, ka tās tehnoloģijas ir uztaisītas tā, ka var braukt jebkur ar viņām. Tas attiecas arī uz elektriskiem Porsche, piemēram, Macan. Tā 650 zirgspēku jaudu neapgrūtina par diferenciāļiem dēvēti zobratu kamoli, jo katrai asī ir savs elektromotors. Labi, bez transmisijas pavisam jau neiztikt, bet vieglums, ar kādu elektriskais Macan pārvar smilšu vagas, ir tiešām apbrīnojams. Porsche Offroad Experience iekļauta Porsche braukšanas apmācību programmā. Tas ir jautri, mazliet nervus kutinoši, tomēr atšķirībā no vingrojumiem sacīkšu trasē nenotiek pārlieku lielā ātrumā. Tas ir labs veids, kā iepazīt Porsche automašīnas no pavisam citas perspektīvas vai pirmoreiz tikt pie tik jaudīga aparāta stūres, nepārāk ikdienišķos, toties ļoti drošos apstākļos.